Vakara pēcpusdienā parādījās ziņas, ka lāceni par labu ir atzinuši šo te gravu. Pa to viņi mērojas vairākus kilometrus un apciemojas tuvākās mājas. Diemžēl ap 8:00 vakarā tieši šeit pat pie gravas lāceni arī nošauja. Ratnieku apkārtnes iedzīvotāji jau zināja par lāču klātbūtni. Tomēr bija maz ticības, ka made apciemos tieši viņu māju. Tad, kad es iebraucu no darba braucot, man bērni saka lācis. Es teicu, labs joks ir. Bet tad, kad suni es ieraudzīju pie viņa, viņš man nāca pretīm tas lācis. Bija tāda sajūta. Izrādās, ka skandalozā ziņa, ka lācis saplosījis suni, esot tikai pārpratums. Meklētāju grupa mēdījiem ziņojuši, ka suns ar lāci gravas malā plosoties. Principā pirmais viņu arī atrada. Jo viņš atrada viņu mežā, tepat tās mums lejā tai gravā. Viņš arī atrada, jo viņš sauž, redz, viņš jau iet arī medībās šad. Un tad viņš arī uz kalnu spēlējās ar viņu, kas bija ļoti interesanti salīdzinot lāci ar to mazo sunīti. Bet viņi ļoti sapratās. Lācis pietuvojies mājas pagalmam. Blakus bija aitu aploks, bet tas madi nav interesējis. Vēl joprojām pie mājas ir redzamas lāču atstātās pēdas. Cik tad ir kaut kādi 200 metri? Tā 200, 150, 200 metri tur vairāk noteikti nav. Un viņš bija aizgājis pat vēl tuvāk? Viņš bija aizgājis, tuvāk līdz tam bumbieram, tam kokam, tur pāri ceļam viņš jau bija. Tad viņš tur paslējās uz pakaļkājām, pastījās, kas notiekās, un tad viņš nāca apakaļ, jo tad sāka braukt tie mednieki. Radās liels troksnis un lāceni metās bēgt. Bija skaidrs, ir steidzami jārīkojas. Lāceni vairs nevar laist brīvsolī. Kopēji uz to vietu ejot, lācis viņiem pavisam no citas puses skrēja virsū. Ja? Un tur jau bija pavisam, kā saka, lācis bijis kopējam pilnīgi pie kājām klāt. Ja? Viņš bija paspējis nomest jaku tādā veidā un velgavīto bija paspējusi. Parastiem iedzīvotājiem šāda tikšanās varētu būt liktenīga. Pielietot miega zāles kļuva pārāk riskanti. Šāviens uzreiz madi neiemidzinātu. Un šo dažu minūšu laikā viņi varēja uzbrukt gan meklēšanas grupai, gan apkārtējo māju iedzīvotājiem. Cik man mīrs stāstīja, ka viņš bija ievainots, ka viņš bija tur gurījies, tā kā uz muguras grozījies, tad izšauši vēlreiz, tad viņš aiz tām sāpēm bija pat pieslējies vēl kājās, un tad ar trešo reizi tad viņi bija nošāvuši. Vietēji gan uzsver, ka mednieki ieradušies ar 20 minūšu nokavēšanos. Nevajadzēja viņu nošaut, vajadzēja viņu tomēr iemidzināt, jā, un tie mednieki tomēr bija, mūsu skatījumā varbūt, ka viņi tepat blakus bija un ilgi nebrauca, tas jau nevar zināt, kāpēc viņi tik ilgi nebrauca, bet, viņš acīm redzam mūsu acu priekšā tepat bija, es domāju, ka viņi varēja paspēt vēl iemidzināt arī. Kavēšanās iemesls esot neprecīzi sniegtā informācija. Bijis grūti saprast, kur tieši mājas atrodas. Kopumā dabas takas vadītājs neizvairoties no atbildības. Tieši tādēļ tika pieņemts liktenīgais lēmums. Jau otro dienu papildus tiek nostiprināta lāču mājvieta. Iespējams liks pat elektrisko žogu. Laura Pavlovska, Raidis Valskalns, TV3 ziņas. Pēc lāča nošaušanas sabiedrībā ir sākušās diskusijas un netrūkst krasi atšķirīgi viedokļi par to, kā šo situāciju varēja atrisināt citādi. Daži eksperti uzskata, ka bez mādas nošaušanas varēja izteikt. Māda nebija tikai Līgatnes dabas parka lēmums. Galvārdu deva dabas aizsardzības pārvalde. Tā bija uz pareizu rīcību, jo pēc 2 dienu klejošanas plēsējs ir izsalcis un īpaši bīstams. Līgatnes parks gan pārkāpis savvaļas dzīvnieku turēšanas noteikums, ļāvis madai izbēgt, tāpēc šoreiz pēc notikušā ierosināta lieta. Pirmais izbēgšanas gadījums, teiksim tā, tas tiešām ir force majeure, tur neviens nevarēja neparedzēt, nezināt. Pēc šī pirmā gadījuma tika apsekotas žogi, apsekotas dabas takas, tika veikts žogu uzlabojums. Bet šoreiz tas ir noticis jau atkārtoti, līdz ar to mēs nevaram uzskatīt, ka tas nebija jau paredzams. Pārvaldē norāda par to, vai un kādu sodu uzlikt parkam, vēl tiks lēmts. Tikmēr Vidzemes policija, kura noslēdz parka teritoriju, uzskata, ka parka darbiniekiem bija jāmācās no pirmās bēgšanas reizes. Lācis izbēga otrais. Likās, ka toreiz parks sakārtos tās lietas, nauda voljēram tika vākta. Acīm redzot, neviens neparēķināja to, nepieskatīja, nepavēroja ne mādi, ne to voljēra stāvokli, no kura mādi aizgāja tagad. Droši vien, ka tās kļūdas, no kurām mācību neguvām. Likumsargi gan nekādas sankcijas pret parku neplāno. Tikmēr eksperti uzskata, viss, kas noticis, ir dzīvnieku pieradinātāju atbildība. Turklāt, neskatoties uz lāču agresiju, tomēr vajadzēja mēģināt viņu iemidzināt.
Tas ir cilvēka pieradināts dzīvnieks. Ja cilvēka pieradināts dzīvnieks, viņā nepastāv bailes no cilvēka, instinktīvās bailes. Tas situācija noteikti sarežģīja, bet es nedomāju, ka nogalināšana šeit bija vienīgais variants. Izskanējis, ka atbildīgās institūcijas visticamāk liks atlikušos 2 lāčus pārvietot uz otru nožogojumu, kur dzīvo lācene Ilzīte. Tikmēr sabiedrībā daudz izsaka nožēlu par Mādes nāvi. Tostarp arī valsts prezidents, kurš gan uzsvērs, ka ja parks nepieņemtu pareizo lēmumu un lācis kādam uzbruktu, sabiedrība šobrīd birdinātu daudz smagākas asaras un arī pārmetumus līgatnei. Dāvsvaldnieks Juris Binders, TV3 ziņas.